Bumbļa! Panda! Sveiks, jauns kuņģi! Kā tev ir? Sveiks, Hitler! Oi! Ko tu šeit meklē? Es sēdēju, jā, es biju kaimiņš, jā, un viņš saka, es ir prom, un es patičē. Tu mans teici, ka vajag atnākt ciemos maizi ēst. Arī tu ir viena iekosta, tu vari ēst. Sēdi. Tas ir tikai, sēdi uzmanīgi, tas ir meistara darbs, un viņš nedrīkst tikt sapt. Ui. Vai, nu tad saproti... Saskandinām, jā? Saskandinām. Oi, gašīgi. Būs. Nu tā, nu tā, ko tad gribi runāt, nu tā atnāc pie manis kaimiņa mājā. Nu, es gribēju, lai tu pastāstīji man kaut ko. Ko es varu pastāstīt? Tur bijos kaimiņš, es nezinu, dibens sāp, man liekas, kaimiņš man negatīvi izmanto. Kāpēc te mans telefons? Es neko nezinu, kaimiņš teica... Ko tu latgalītē viņu kaimiņš, man garšo kafija. Kas tas? Dzeram ūdens? Vari padzerties. Tikai te neatnāc izdzerties, jā? Tā jau kokā koila. Jā. Reāli, daram tā, man ir maks. Saproti, es atveru maku. Tas ir, nepareizais dokuments. Tā ir tā gumija, ko liek uz kreisā pirksta. Jā. Jā? Reku, bezmaksas biļete. Ja gribi, kur braukt, tu man tāds baigais pačančiks esi. Uz kurien tas ir? Kāds tāds? 18, 27. Tie pasaka, ja man ir etalons, parādi viņam un brauc, nu, brauc. Kaut uz Latgali brauc. Latgalē baigi labā. Latgali tu nerunā, jā? Latgalē ir baigi daudz kartupeļu, un tur meitenes ir baigi daudz kartupeļos ierikušās. Kā tev ar tām traktoristu meitenēm? Ar viņām, nu kā bija? Es tāds traktorists būdams, piegāju pie traktoristu meitenēm. Nu, ņem to biļeti. Un tāpēc jau man ir tās gumijas, jā. Ar to nepietiek. Man tev pateikt, kad es viņus ņēmu? Nē, neteikt. Ko tu ar tām gumijām vispār dari? Es, kā tu teici, bāžu uz kreisā pirksta. Un iet labi? Iet jau labi, tikai ik pēc 9 mēnešiem man kāds zvana. Es saku, man jau protektions bija, kreisais pirksts jau bija noslogots, bet es nezinu, kāpēc man bērni dzimst. Tev viņu rāva nost? Kas tā? To pirkstu tev rāva nost? Nē, nu sākumā piegāja, es uz kreisā pirksta, jā, kreisais šitais. Es viņu tā uzlicu, viņa pieiet, moši uzliekam uz vidējā. Es saku, kas tu stulbais? Man taču nav vidējā pirksta. Nu tas jau tas vidējais, tas baigi sliktais pirksts. Bet kāds vidējais pirksts? 10, tad ir 2 vidējie. Tie jau abi kreisie. Kaimiņi no kaimiņa kaut puses, jā, tevi baigās zināšanas pa anatomijas fizikām. Pasties, kaut kādi kristīgie pamati izglītotie izvaroties. Vecīt, tu māki lasīt? Nē, es domāju ar kreiso smadzenu. Pa labi viņi iet. Pa labi? Tev vēl ir tas asinsvads, kas domājot pušās un spļauj asins pa ausā. Nu viņš paņēma sagāja mezglā un šļaktinās tagad. Šļaktinās, es jau redzu, nu viss malas, ka jā, nosieparots. pa ausīm sērs nāk ārā ar straumēm. Kas dirstu sēru vispār? Ko te tagad? Sērs. Man tu paņem sēru, jā, un sāks runāt par to sēru. Kā mēs varēsim runāt? Ko iedzer labāk? Iedzer. Man tek. Man cauri lūpa, redzi. Pasties, reku, bārdaini, cūsaini, svecis. Vakar bija mans draugs. Tu būtu bijis, tas ir mans tētis. Un štranks maize par viņu. Baigi glīts tētis, negrib man iepazīstināt ar viņu. Tu nebūsi nekad mana mamma. Saki, ko gribi. Kāpēc? Nē, es gribēju tevi adoptēt. Es negribu tevi par savu mammu. Es gribēju adoptēt. Tu varēsi adoptēt kaut kur citur, ne jau te. Nē, es jūtīgs
skarbs pret mani, es jau tikai iebraucējs. Iebraucējs. Katru dienu pie kaimiņa sēž un dzer viņam šnabi. Jā, Labi, ka tu nezini, kāpēc tas šnabis ir Tas jau dzeltens un bija tas pārstrādāts. mīzeļūdens no poda. Tu tomēr zini, kāpēc viņš ir dzeltens un pārstrādāts. Jā, pasties. Dārgais prieks. Kas? Auto un auto ceļiem jāpalīdz ar biznesu, lai atbalstītu bomžu ekonomiku. Bomži ekonomiku? Bomži normāli, viņi... Tā jau man būs nauda atbalstīs manu ekonomiku. Jā? Jā. Tā jau baigi labi. Saprot, mēs jau no tiem pakāpieniem, mēs dodam leduskapis viņiem, lai ar ko viņi darbina, to mēs nezinām. Jā. Jā? Jā. Oi, bļēd. Kas tad ir kaimiņi? Bļēd. Kaimiņi. Tas ķīnas preces mums nodod mūsdienās. Kaimiņi. Es jau tev... Kaimiņi.